Ko jūs darāt? Ai, spēlēts pārāk interesants. Labāk nāciet paklausīties kādu stāstu. Reiz dzīvoja kāda meitene. Viņu sauc Matilda, un šī bija viņas pirmā skolas diena. Labrīt, klase! Labrīt, Hanijas jaunkundze! Sēdieties! Mājās es šodien ir iemācījies reizrēķinu tabulu ar 2. Lūdzu, Matilde! 2 reiz 1 ir 2, 2 reiz 2 ir 4, 2 reiz 3 ir 6, 2 reiz 4 ir 8. Pietiks, cik tālu tu vispār proti? Cik tālu es īsti nezinu. Diezgan tālu, Hanijas jaunkundze. Kā būtu ar 2 reiz 28? 56. Malacis. Un kā būtu ar pavisam sarežģītu 2 reiz 487? 974. Malacis. Uz brīdi liksim skaitļus malā un pievērsīsimies pareizrakstībai. Kurš pa burtiem var nosaukt vārdu kaķis? Lūdzu. K-A-T-I-S. Un vai tu proti izlasīt, kas uz tāfeles ir rakstīts? Tas ir pārāk sarežģīti, Hanijas jaunkundze. Kurš proti izlasīt? Lūdzu. Pirmais vārds ir es. Neproti? Nē. Kurš var izlasīt pilnīgi visu teikumu? Matilde. Es jau esmu iemācījies lasīt garus teikumus. Malacis, vai tu daudz lasi? Jā, skolotāji. Vai tu prastas atcerēt limeriku, ja es tev to palūgtu? Jā, es tikko viens atcerēju par jums. Lūdzu. Es bieži citiem vaicāju, vai redzot mūsu dženiju, tie nosaukt var daudz meiteņu ar tikpat jauku sējiņu, un atbildes gan it neviens. Ja vēlaties uzzināt visu stāstu, lasiet šo grāmatu un arī citas.